Mēs braucam uz Daugavas atmiņu kausa finiša vietu, atstāt mašīnu. Un finišs mums būs Rančo Randevu. Tur braukt. Proķēram klasiku. Внимание! Впереди машина. Telša pilsētiņa mūsējā. Te ir atskaitas sievai. Atskaitas sievai. Viņam 3,5 laikam, jā. Tur ir ārzemnieku pilsētiņa Telša. Startam esam gatavi. Viens vēl gatavojās uz jumta. Tur cītīgi, kārtīgi. Ko tad? Tālāk pats stiep. O, šitā līdz finišam. Vēlies air ūdeni, citādi apstāsies. Baigi nestumies ar to airi. Nu, kāpē? Nu, jā. Mēs esam jau uz starta, gatavojamies. Līdz startam ir 6 minūtes. Daži iesildās, tur iesildās. Daži tur iesildās, daži vēl tikai krāmējās slupē iekšā. Lūd. Supotāji. Vaivotāji. Airētāji. Skatītāji. Tiesātāji. Visi sāk vilkties starta. Jā, parād, kas tur ar sturu. Apgriez otrādi. Augis, aizķēries tu jau nāk. Ir! Uzmanību! Gatavību! Aiziet! Interesanti virpuļu upē. Nākamais startiņš, tas ir turista startiņš. Viņi cītīgi gatavojās. Airē, davai, jā! Nu, esam nonākuši līdz Foktu salai. Aptuveni nobrauks ir 19,5 km. Uz kartas gan ir 18,5. Man rāda 19,5. Un citā ir baigi garā sala. O, tā. Un tā kā tā galā salai būs pa labi un tad būs skrācē. Pirmā lielā šļakstā ienājamā krācē. Kas tad? Krāču vēl nav bijis, ne? Nē, tagad būs aiz līkumiem tur galā. Šitā tā garā sala ir. Atskat, kas mūs tur noķēra. Profesionāls airētājs.
Cik? No kurienes? 21 kilometrs ir. Ātrumu. Tuvojamies pirmai krācei, kura saucās Circeņu krāce. Mēs pa krācīti dziļo. Sāk jau šūpāt. Līmenis vairs nav tāda efektīga, kā bija, ne? Šitien te pagājuši gadu traktors līdzināja. Bobkatiņš braukāja vēl bļābām, lai pavizina kausā. Pavizina! Ausiņā pavizina! Tā, no vienu var sakot, mēs apmaldījāmies uz Daugavas. Daugavīte jau ātrumiņš. Baltai krācei tuvojamies. Ja līmenis ir liels, ka izskatās, ka viņa stolkam nav, viņa iet pāri. Vispār nav. Jā. Kāpēc tiešām bija? Nu, es arī domāju. Nopietni? Riktīgi līmenis ir, ka viņa izlīdzinājusies. Tur vispār nekā nav. Nu, jā. Kur tā lielā bedra? Nu, vot, aizbirusi. Pilnīgi vispār nekā. Nu, bija vērts vispār braukt. No, sūdzība jāraksta. O, putiņas, putiņas. Braucam putiņās. Kā priekšā putiņas. Varbūt šitā bija viņa?
pudeli pa kājām. Labais! Pilna airē, lai es varu balansēt, ja vajag. Tas bija labāk nekā boltā pati, ne? Uz bruņķa? To ņemam. Riktīgi izšūpo. Pilna mute, ja? Tā airē, pilna airē. Kādā ziņā pilna? O, jop, cik. Mums jau nes traume. Mēs grimstam, Titaniks grimst. Es nevaru baigi sānu laist uz malu. Ārprāts. Kas mums te notiek? Blin, nu, kā viņš tāds sprāga? Ar triecienu, man teikt, ar spiedienu atrāva. Tāpēc es arī to uz bruņķu to ūdeni gribēju novērt, jo to spied pār. Mums ir...
Pieci. Viņš visticamāk, zini, kā atsprāga ar to visu vilni, to plasmas uzspied un ar svākumu atšāva, visticamāk. Jo, nu vai nu nebija aiztaisīts kārtīgi. Nu, vairāk mums nav tādas baigās. Nu, nē, te vēl bišķiņi, bet principā cauri. Nu, tādas lielās. Nē. Nu, viss. Visi varam braukt. Nestamies ar tiem airiem. Man tagad ir pēc viņiem, blin. Tas jau nejauki. Man ir auziņi. Man nekas jumtiņām tiks. Nu, va, izsmēlām. Tuvojamies Zeļķu tiltam. Un smaidimos filmē. Rekur bodiņas kameras stūra augšā. Smaidiņu. Kurš pagaid? Klusums, priekšā ir skaņa. Šņācoša liepas. Mums ir iznāks virsū. Tā jocīgi. Jocīgi, jā, reāli strīpa. Mums te nav nekas un... Labais! Tā jocīgi, reāli jocīgi sajūta tāda. Kad tu redzi, ka tur līs, a tev nekā nav. Pa kādai pilītei. Ja kur malā var redzēt, kur ūdens musuļas, kur lietas plīst. Te nav. Nu jau mēs trāpām mazī. Tas mākons atnāk. Tuvojamies cītīgi Artūram. Artūrs cīnās ar ūdeni. Vēl dzīvs? Nu, viss 40 gāja viedi, tagad tas Ūdens apstājies. tāda maza klisa. Oi, Nav straumi. trauma nav. Tā robeža teikti. Tā jau daudz nav palicis. Jā, es tik 30. Mēs taču nogrimām gandrīz. Nogrimām gandrīz. Krācēs. Atsprāga lūka vaļā, pilna ar ūdeni piesmēlās. Purns aizgāja lejā. Krācēs? Jā. Tāds varēja būt viss. Tādas labas. Mēs jau ar pa to smagāko braucām lielākajām. Tieši pa vidu. Mēs tur kapājām, pilnīgi laiva ar palēkcieniem gāja. Man bija pofīgi. Tagad līmenis ir augstāk. Nepiesmēlās laiva? Nē. Tad jau labi. Tad tu netrāpīji tanīs lielajās. Gāja pa lielākā. Bet līmenis riktīgi, jo tās bedres nebija tagad. Jā, pilnīgi. Es te bedrē tieši pārgāju pār. Jā, bedres vispār nebija. Šāviet, kas es to pastaisīju. Jā. Tad bija jābūt bedres. Kur? Jā, bedres nebija, līmenis riktīgi ir augšā. Tur bija riktīgi. Tur bija pilnīgi cauri visam. Oi. Uztaisījām mazu pauzīti. Mēs esam pļāviņās un tagad jūtam vēju bišķi. Kaut kāda vieta neriktīgā. Te vajag apnesienas taisīt pļāviņām īsti. Āvā! Redzi? Nosēdējis.
Neskaties to, ka bija pārtraukums. Zibeņot. Tik rūcinājās, zibeņojās. Tas baigi tālu, tas ir tik ilgi līdz rūcinājām. Zibeni noķersim, tik var zibeni. Uz kameru. Mierīgs, bet tādam ik pa vienam, tad 9. vilnis uznāk. Ko es ieraudzīju, tu tagad arī ieraudzīji. Pilsdrupas. Vai tās nav pilsdrupas? Taisni pretī. Taisni? Tev numurs nokritis. Nav uz vestas numurā. Nav ko droši vien. Zini kā, kāpēc pamanīju? Es gribēju salīdzināt, tur virsū ir uzzīmētas pilsdrupas. Es gribēju salīdzināt, tās ir īstās vai nav. Un skatos, nav ar ko salīdzināt, johaidī. Bronci, kad es vilku pār galvai. Droši vien. Tad arī norāda. Kur tuvojamies pilsdrupām, likteņdārs, nekāds skaists debesis tīrs. Un te tā, hopā, jau tur sāk rūcināties. Nelietis tāds. Tur jau ir likteņdārs. Nevaram forsēt, tikai ātrums ierobežots. Neatlaidīgi un mērķtiecīgi Neatlaidīgi un mērķtiecīgi traucamies. Tā nesanāca. Neatlaidīgi un mērķtiecīgi traucamies pilsdrupu virzienā. Un es kurām sako finiša taisnē bišķiņ līkumaina. Kas? Čit. Saskatījās acis. Kur? Rā! Rā! Vai! Oh! Un tagad pāma. Paldies! Tagad pozēs. Rā!
Vai! Nu ar šitādu stāžu. Un Krāces izbrauca veiksmīgi.